Jūs neieredzat, ka jūs kroju atvēru atbalstījāt un bieži pa pideres viņu sauc LGBT aizstāvjiem un visu pārējo. Ja kāds ir brīvības tā saka, tad tā ir viņa problēma. Tā nedrīkst, jo, ziniet, ja mēs tiešām šķirojam politiskās partijas pēc tādas kategorijas, kā kurš apsaukājas, tad jūs saprotat, ka tā vairs nav kvalitatīva žurnālistika. Nē, tas jau nesaku, es vienkārši jautāju, kā jūs to vērtējat, ka citi jūs tā sauc, jūs tiekat ieskaitīti svešos epitetus, jā, pirmkārt, tas ir viens. Otrs, mēs runājam, es domāju, šobrīd tādā kvalitatīvā žurnālistikas, teiksim, stilā, un mēs nekomentējam ne kaut kādā saukāšanos un ne kaut kādas birkas, ko viens otram karina. Tagad priekšvēlēšana laiks, jūs taču saprotat, katrs var apsaukāt viens otru, diemžēl, visādos veidos. Tāpēc lūdzu, pieturēsimies pie tās, teiksim, kategorijas, kādās mūsu partijas šobrīd ir. Mums ir labējās, kreisās, konservatīvās, liberālās un tā tālāk. Bet pēc tās kategorijas, kā viens otru apsaukā, man šķiet, ka tas ir zemāk arī par jūsu cieņu tādā veidā klasificēt partijas. Ja saka, es vienkārši jums pārjautāju, tas pārmetums publiskā vidē izskan, tad mans pienākums ir pārbaudīt. Kāds pārmetums? Ka jūs esat, nezinu, krieviska, prokrieviska, Jūs esat Kremļa aģents. Jūs arī sauc par pideres. Kādā sakarā jūs šobrīd nākat pie mums un lūdzat mums komentēt kaut kādu apsaukāšanos? Jūs taču saprotat, man šķiet, ka es redzu jūsu acīs, ka jūs pats saprotat, ka tas uzdevums, kas jums tika dots no redakcijas, nav jūsu. Tad jūs neesat ne prokrieviska partija un jūs vēlētājs nav krievlodīgi ievēlētāji. Pagaidiet, kāpēc jūs liekat paralēlis starp vēlētājiem, kas ir mūsu valsts, mūsu tauta, nodokļu maksātāji, vēlētāji, kāpēc jūs liekat paralēlis starp kaut kādiem prokrieviskiem uzskatiem? Kādā sakarā jūs to darat? Mums ir Latvijas tauta, vienota Latvijas tauta, dažādas nacionālitātes, dažādi politiskie uzskati, dažādas simpātijas. Bet kāpēc jūs šobrīd atļauties mūsu vēlētājus kaut kādā veidā aizvainot, vadoties no tā, kurš no tribīnas mūs apsaukā? Kāpēc jūs uzskatāt, ka kāda politiķa epitēta izvēlētie varētu būt kategorija, pēc kuras klasificēt partijas? Jūs savus vēlētājus arī uzrunājat krieviski, socioloģiju? Mēs uzrunājam savus vēlētājus abās valodās. Vispopulārākā valoda Latvijā bez valsts valodas ir krievu valoda. Es domāju, ka to visi ļoti labi saprot. Līdz ar to, mēs uzrunājam tādā valodā, kādā cilvēki savā starpā ģimenēs sarunājas. Cilvēkiem ir svarīgi arī saprast politiku pēc iespējas labāk. Skaidrs, labi, Paldies. Kā jūs komentējat, ka tautā jūs neieredzat, ka jūs kroju atvēru atbalstījāt un bieži pa pideres viņu sauc LGBT aizstāvjiem un visu pārējo, kā jūs to komentējat? Jūs tautā tā sauc, kā neitrāls jautājums, profesionāls žurnālists jautājums. Tad jau tā ir droši vien, ja jau sauc. Latvijas radio, kas jūs esat? Jūs tautā tā sauc diezgan daudz, palasiet komentārus, jo. Aizmirst.